Čau, dārgie seriāla skatītāji. Seriāla, kas ir mana dzīve, ir pienācis ļoti garlaicīga sezona, jo es nekādīgi nevaru saņemties neko nofilmēt, ne man arī īsti ir ko filmēt. Dienas paiet un sablendējas kopā, ka es vairs neko nesaprotu. Nu, jau ir sākusies jauna nedēļa, jau vispār ir otra diena, 11. februāris, un jau ir gan arī 4 pēcpusdienā. Jā, es neko neesmu kreatīvi izdarījusi. Man blakus stāv daudz, labi, 3 zeķu pāri, kurus es vēlētos salāpīt. Tiem nav tādu dižu caurumu tā kā pirmajām, līdz ar to tas ir ļoti labi, ka es mēģinu vienkārši saķert no to pirmsplīšanas stadiju. Pieņemsim, lūk, šīs zeķes, varat redzēt, rekur. Te jau mazliet ir izdilis. Kā viņi pamanās, tas viss ir mamma zeķis, tas nezinu. Kā viņi pamanās vienā un tajā pašā vietā padilināt? Nu, šeit ir mazāk. Pat var redzēt, ka rekur kaut kas notiek. Tad es izdomāju, ka varbūt vajag saķert laicīgi, lai nav pēc tam, tā teikt, lielāki caurumi jālāpa. Varētu arī šitās visas kataškas noņem, bet principā tās ir viņas mājas zeķis. Baigi tur skaistas nevajag uzturēt. Šīs te pieņemsim. Izskatās, nu, jau krimināli, bet šīs ir pirmās zeķes, ko es viņai uzadīju. Un es tās uzadīju pirms 6 gadiem, ja nemaldos. Jā, 19. gadā. Vakar izlēca Instagram atmiņa, ka es tieši adīju tās zeķes viņai dāvanā, jā. Un, redz, vēl bija jābūt tādām, tagad ir šitādas. Nu, krāsas, protams, jau ir aizgājuši pa pieskari, viss ir aizgājis pa pieskari. Šitās ir lāpītas ar visu pēc kārtas, ar ko padadās. Man liekas, pa vairākām reizēm, bet, nu, paskaties, nu, tomēr turas. Ko es esmu izdomājusi šoreiz pašūt, jo, nu, te principā, nu, te varētu, laikam, kaut ko pašūt. Bet, principā, ok, papēdi. Tas ir galīgi caurspīdīgs palicis. Bet šitā man bija tāds interesantais papēdītis, kur es nevis podziņa draugs nav mājās. Anyhow, kamēr neatnāca. Jā, šitām es nevis iekšiņā laidu dubulto pārstaipu, bet no ārpuses. Tāpēc tāds savādāks, bet ir izdilis. Ir vajadzīgs iešūt kaut ko. Samelojos. Viena zeķes gan ir manējās, un tās ir tās, kas man bija uzķerts zeķu dzīves svēršanas video, kur es teicu, ka mani neapmierina Reģija, cik ātri Reģija tilst, jo nu jā, biezums ir tas pats, šitās ir novitas, un šitās es uzadīju daudz, man liekas, agrāk nekā tās. Un nezinu. Nu, aptuveni tas pats, man liekas, sanāk. Un mamma savējās nonēsā tā hardcoreīgāk nekā es. Nu jā, respektīvi, tad es arī savējās izdomāju mazliet palabot, lai nesaplīst, lai var nēsāt. Nezinu, vai es valdziņā ar to pašu dzīju. Manēji arī īkšķis rekursā
Dild. Viņš tā ir biezāta zeķu dzīja, kur... te es arī uztaisīju interesantu papēdi. Kā izrādās. Jā, respektīvi man ir 3 zeķu pāri. Jā, jūs man tādus komplimentus izteicāt par pirmo, tos pagājušās zeķu lāpīšanas kadru. Kā pilnīgi vai sarakstu. Tagad ir, jā. Mums jāsāk savus zeķu lāpīšanas biznesu točinu. Jā, citādās ziņās īsti stāstīt man nav ko. Es sākšu atkal taisīt pompomus. Šoreiz zilganus, jo tie man būs vajadzīgi dekorācijās. Tā kā, ja kaut ko no šīs nedēļas no manis var sagaidīt, šonedēļ no manis var sagaidīt, tad tie ir lāpījumi un pompomi. Jā. Vairs es... jā, mums ir jauns viesis mājās. Ne viesis, ne. Mājas iedzīvotājs. Vārdā Arčijs. To noteikti parādīšu mazliet vairāk. Kaut kad vēlāk, kad viņš man būs blakus. Pagaidām tikai simbasēšu un mazgājs man uz palūdz. Timiņā! Saki čau, saki čau, saki čau, čau, čau! Čau, ir... Kā šodien par dienu? 12. Februāris, trešdiena. Tā ir, ka ir bezdarbnieks. Dzīvo dienas un vispār vienalga. Darba diena vai nē, bet man ir cepure, man top cepure. Un man ir šitik te daudz, lai to pabeigtu. Bet, manuprāt, man tas izdosies. Jā. Esmu ļoti priecīga par cepurīti. Dārgais mans arī ir priecīgs par cepurīti, tā kā viss ir ļoti forši. Mazliet nācās pārdīt, kur tu bez ārdīšanas esi vai ne, bet es nezināju, kāds ir labākais noraukšanas veids viens reiz viens ribiņā, rievotajā dījumā. Un ko es izdomāju, ir uztaisīt tādu kā noraukt 2 valdziņus atsevišķi. Līdz ar to, noraukstot pirmo kreiliski, otro labiski, es izveidoju tādu, manuprāt, diezgan pieklājīgu, kārtīgu noraukumu. Kur vēl viens? Var redzēt, ka te iet, un tad beidzas labiskie, un tad aiziet labiskie pa malām. Un izmazgājot, manuprāt, tas būs pat vēl labāk, jo pirmo reizi es noraucu 2 valdziņus vienlaicīgi. Un tas baigi izcēlās. Uzreiz varēja redzēt, ka tur ir kaut kas. Tā uztaisīts, un man tas tā nepatika. Tāpēc es atārdīju vaļā 2 tās rindiņas, un es domāju šitādu. To atkārtojumu es noraucu 5 reizes, tātad 10 valdziņus katru rindu. Jau esmu 3 reizes to izdarījusi. Un neteikt, ka es baigi skaitu kādā intervālā, es to mazliet uz aci, jo nesakrīt man tur valdziņu, tā kā, lai iznāk perfekti, bet tādā raibulītī, man liekas, vispār neko neredzēs, tāpēc viss ir ok. Ko?
Kad atnāk īziņas, man vienmēr pārtrūks domu. Nu jā, var sakot, man liekas, ka man pietiks pabeigt, jo jau ir diezgan, skaties, ausis man ir nosektas, un jau man te tikai plaukus lielums palicis. Jau es varu noraukt daudz biežāk, un to būs cepura gatava. Baigi sajūsmā. Nu, jā, viņš tā nedarīsim. Jā. Viss ir forši. Tāpēc tā. Vēl, ko var parādīt, ir mans vakardienas sasniegums ir salāpīju vēl mazliet zeķītes. Šitām gan es lāpīju, un tad domāju, nu, tas ir mans tās pirmās zeķis, ko es mammai adīju. Cik reizes, nu, ir jālāp tās zeķis, kad var tās, tā teikt, pensijā palaist, es nezinu, bet, nu, principā, kamēr vēl, jā, papēdi bija grūti lāpīt, jo te man bija kreisais, tad es griezu uz labo un centos no kreisās puses, tā teikt, šūt, lai pareizāk izskatās, bet līdz ar to, ka tur man bija viens nocelts, viens nē, tur mazliet izskatās jocīgi, bet tās ir mājazeķis, tās ir čības, nav nekādas atšķirības. Tad jautra zaļš ielāpiņš. Šitai arī abām divām. Mazliet. Bet jā, šitās ir biezās vilnas zeķes, bet valdiņā es šuvu ar četkārtīgo, lai nav tik liels bumps. Četkārtīgajam gan es, nu, arī ar četkārtīgo šuju. Kas man te bija? Te es savu smuku īkšķītī uztaisīju. Te arī. Lūk, te bija mazliet vairāk. Jā, mēs abas ar mammu kaut kā pamanamies vienu kāju tā vairāk izdilināt. Gan jau kreiso. Kaut arī es vienmēr mainu zeķes. Lai man, nu, nav tā, ka tiešām izdilst. Es nezinu, vai tas mainu tā kā kājas. Pat dienu, nu, katru dienu citu, vai kad es noģērbu pārvelku. Jo, manuprāt, tas ir labāks variants. Kaut arī nezinu. Kā man liekas, būtu varētu vēl mazliet palāpīt. Labi, ne, varbūt citreiz. Bet jā, daudz nevēvaļojot. Zeķis 3 pāri salāpīti. Cepura jau iet uz beigām. Vairs neko neesmu izdarījis. Tā kā jā. Līdz atskaitai nākamreiz. Šodien mums pieslēgšanās ar Arčiju. Šodien ceturtdienā, 13. februāris. Saki čau, Arči. Tu manā mazā pučiņā. Mūsu zoodārzam pievienojās jauns iemītnieks. Arčijs. Viņš vēl īsti nesaprot, kas te vispār notiek un kādi ir noteikumi. Bet gan jau mēs iemācīsimies. Pagaidām dzies kamoli izskatās ļoti apetetlīgi.
un visas vilnas zeķes un viss pārējais. Bet, jā, labi, vakardien tātad. Es zaudēju Yarn Chicken un uztaisīju cepuri ar tādu vienkrāsainu punktiņu galā. Bet, kad tev tā ir galvā, neviens jau to principā neredz. Man vēl ir krabis matos mutē, tāpēc tas tā pārāk labi neizskatās man virsū. Bet, nē, galdu arī negrauz. Nē. Šeit pagraušu to. Ko mēs te darām? Nenokrīti. Ko es teicu? Jā, draugam piestāv, manuprāt, un viņa prāt ļoti labi. Un saskana ar šalli, kas vispār ir super. Jā. Nu, pagais paņemšu šalli. Tā lai pierādītu. Neču. Šalle. Kur šitā, nu tad jūs iedomājaties. Cepura. Un šāli, tu man arī lūdzu nekost visam pēc kārta. Jā, nu, koroči, jāizmazgā, protams, vēl kaut kā jānoformē, bet es esmu ļoti priecīga. Adiju nabuiduju, kā sacīt jāsaka. Ļoti patīk manas noraukuma vietas, to neko īsti, nu, tagad kaut kādus kā kunkulīšus var redzēt, bet dzīvajā izskatās ļoti pat skaisti. Mazliet tāds čupčiks. To var redzēt, čupčiku. Bet es domāju, ka izmazgājot, pastaipot, paformējot, es to dabūšu ārā. Tā ka jā, es esmu ļoti priecīga par šo te kombo. Draudziņš arī, kas ir pats galvenais. Es šito ārā, mēs bijām pie ugunshura svētdien un sasūcāts ar dūmiem, nenormāli tā šalle, bet pa nakti atstājām ārā un salā vispār nejūt ne kripatiņas dūmus, bet bija sākotnēji, nu, tik smirdīga tā šalle, ka es domāju, nu, bāc atkal jāmazgā. Bet ne, lūdzu, salā viss skaisti vilni izveidinās un viss paliek labi. Tā. Lūk, tā, viss, ko es jums varu pastāstīt. Cepura ir pabeigta. Man ir jauns galds. Nu, ja tas ir drauga galds, jau atvedām. Un tam ir atvilknes, un man ir iedalītas, nu, labi, iedalījumā vienu atvilkni, bet es vēl vienu paņēmu no 3. Bet, ko es esmu izdarījis, es jums parādīšu. Would you mind? Re, kur ir mana atvilkne, un te ir mani current projects, nu, jeb manas zeķes, ko es šobrīd adu. Viena ir pabeigta, otrā re, kur top. Un vēl es, tā kā pabeidzu cepuri, ar kuru es adīju ar 3 mm, es pieliku adatiņu galus pie manas dundegas lakata, un es ceru to drīzumā atkal sākt bīdīt. Jā, āčīs man ļoti palīdzētu jebkamā. Tā, izbeidz. Nu jā, var cikot man tagad ir atvilkne, kur es mēģināšu likt tādus ejošākos projektus. Un tad jau cerēsim, ka kaut kas ies raitāk uz priekšu. Vēl man šeit ir dzīja pa pompomiem. Te viens man jau pakal palīdz man to visu organizēt kaut kādā veidā. Tos arī centīšos iesākt šodien, jā. Tikai es jau neatceros, kur es noliku pompomu taisāmo mašīnu. Ne mašīnu to sūdiņu. Atradu vienu stāvu uz galda, bet tas ir lielais. Nu, lielo nevajag, man vajag mazo, man liekas. Nu, viss, nu, tā ir mana ceturtdiena. Kā jums iet ceturtdienās? Rīt Valentīna diena. Vēl neesmu iesākusi februāra zeķes. Renātes
zeķedīšanai ar Valentīna dienas tematiku. Nu, ja februāra tematiku. Man bija kaut kāds plāns, jo man patīk tās sirsnieks tas raksts, ko viņi piedāvāja. Tas bija diezgan mīlīgs, un domāju, varbūt varētu uzvadīt. Jo tās raibā zeķes, es nevaru īsti februārim piedēvēt, manuprāt. vai kā man pat gribētos. Tā kā jā, tās man būtu tā kā jāiesāk ASAP. Jā. Nu, jā. Atsakot. Labi, iesim tālāk kaut ko darīt. Kā jau teicu, piekdienas ir beķeries dienas. Labrīt! Kora pasaki čau! Kora pasaki... Sveicināt! Nē, pučiņas... Nevajag! Tas negrib man uz zemi. Čau, Kora! Jā. Vēl. Ko tu vēl pasaki? Tev iztraucēja. Nu, pastāsti man kaut ko. Nu, vēl pastāsti. Jā. Vēl kaut ko? Negrūstieties, lūdzu. Labu nakti!